Labvakar, mani sauc Ieva Andersone. Paskatīsimies, kāda mums šovakar informācija dos kārtis. Neauglība. Par neauglību. Par sliktām sarunām, par negatīvu, sliktu enerģiju. Par mācībām. Kurās jānes pārmaiņas. Tas ir saistībā ar radiniekiem, tuviem cilvēkiem, ar kuriem ir ļoti sliktas attiecības, asas vārtu pārmaiņas, nesapratnes, konflikti, kas ir noteikti jāmaina, lai neiekļūtu šādos tīklos, negatīvos. Šeit arī ir runa par maģiskām ietekmēm, jo, ja ir konflikti, strīdi, tās maģiskās ietekmes tad arī pievelk, atverās tā Pandora lāde. Ja kāds attiecībās skalda un valda, man tāds teiciens, vai arī sieviete ar spējām, bet kādā pozitīvā vai negatīvā, kas ievelk, kur ievelk attiecībās, kas iet uz riņķi, mājās, kur atkārtojās scenāriji, kur nav sapratnes, jo ja ir strīdi, necenšas viens otru saprast. Un maģiska ietekme, kad ir pakļauta brīva griba cilvēka. Arī aprunāšana. Attiecībās. Jo parasti dzīves uzdevums ir cilvēkiem uzlabot savu dzīves līmeni, rūpēties par savu dzīvi, nevis uzmanību veltīt kaimiņam vai savam radiniekam kādam. Un tāpēc tās sarunas ir jāattīra negatīvās. Ir ļoti svarīgi, tā kā te bija, gūt zināšanas. Ir jāsaprot, ko vārdi, kādu nesumu dod mūsu dzīvē, tos vārdus, ko runājam. Ir jādomā, ko runājam. Tāpēc negatīvs ir jāprok.
jāprok. Ir jākopju valoda, ir jārunā skaidri, gaiši, tīri, nedarot ļaunu citiem, nemanipulējot, lai to maģisko ietekmi nepievelkam. Lai būtu draudzīgi, uzticīgi, cieņpilni pret otru cilvēku. Un ģimene ļoti vērtīgi, svētīgi. Just, izturēties jauki, draudzīgi, ar mīlestību, sirsnību vienam pret otru, censties izprast un kopt savas domas. Nenoslēgt līgumus ar velnu. Tās ir atkarības. Tās ir atkarības. Un katram tās atkarības ir savas. Vai no ēdiena, vai no cilvēka, vai no spēlēm. Daudz. Vai no darba. Vai slinkums. Nedarīt neko. Katram savas atkarības. Un to jūs paši iedomāsieties. Un no tām atkarībām ir jāaiziet. Ir jāatrod tas spēks, tās stiprais gars, paša stiprais gars, lai no tām atkarībām aizietu. Lai rastos pārmaiņas un lai ģimenē būtu pārmaiņas un miers. Ziņas, kādas ziņas, miers. Jo mēs, kas ir mums, no iekšienes, to atspoguļo mūsu iekšiene, atspoguļo ārpusē mūsu, kas mums iekšā darās. To mēs varam skatīties ārpusē, kādi mēs esam. Cilvēki parāda tad. Un mums ir izvēle, kādiem būt pozitīviem vai nīgriem, negatīviem, pazemināt tās vibrācijas. Enerģiju. Ir svarīgi kopt savu enerģiju, domāt, pašiem domāt, kā mēs varam vairot savu enerģiju, lai ir pietiekoši, lai tā nav atkarīga no cita cilvēka, paši rast metodes, kopt savu veselību. Neslēpt, nebūt zem maskām, būt patiesiem. Nebūt iedomīgiem. Ir jāpadomā, kādas enerģijas ceļ mūsu vibrācijas, to enerģiju kopj. Veselību mūsu. Kad mēs labi iedvesmoti jūtamies. Jā, te ir jāizdara izvēle. Kādu dzīvi, kādu ceļu mēs gribam iet. Lai gūtu stabilitāti, lai būtu darbs, patīkams, kas tās mūsu vibrācijas ceļ.
jāsatiekās, ar ko jāsatiekās. Dzīvē daudz satiekamies ar egoismu, bet mums ir brīva griba tādiem būt vai kopt sevi par labu cilvēku. Un te vēlreiz velns. Tas ir, kas cenšas valdīt pār kādu, manipulēt pār kādu. Un no tā ir jāaiziet prom. Ir jāstrādā ar savām negatīvām īpašībām, un no negatīviem cilvēkiem ir jāiet prom, lai asiem dzēlīgiem, kas traucē mūsu dzīvē. Te ir ar dzimtu saistīts. Jāpavēro, ir jāpastrādā ar to, jāpavēro, kādas ir dzimtā bijušas attiecības. Varbūt, ka tie scenāriji iet uz riņķi, atkārtojās, kad nevaram saprast, kāpēc. To var ar kārtīm noteikt un saprast, kāpēc notiek tā, kā notiek. Var palīdzēt, lai ietu jaunajā, lai bērniem neatkārtotos. Tas arī svarīgi. Tāpēc arī es kanālu savu sataisīju ar mērķi, lai vecāki noteikti padalās ar saviem bērniem, kad viņi sāk veidot attiecības. Tas ir ļoti svarīgi, šīs zināšanas, jo vecākiem nebija tādu zināšanu, lai mums pastāstītu. Un arī, ja vecmāmiņas kādreiz teica, viņas vienkārši zināja, bet nemācēja to paskaidrot, kāpēc. Vienkārši zināja. Un tad bērniem liekas, ka ir par daudz tā uzstājīgi vecvecāki vai vecāki. Un tik un tā cenšas to pieredzi iegūt paši savu, vai ne? Lūk. Bet ja jūs padalīsieties šādi ar video, tad viņi noklausīsies un padomās, ieklausīties vai neieklausīties, kad ir svarīgas tādas zināšanas par enerģijām, par maģiskām ietekmēm, kāpēc tas tā notiek, un par mūsu domiņām, cik tas ir ļoti svarīgi, un par to, kā mēs runājam un kā mēs kopjam savu valodu, lai to negatīvu mēs nepiesaistītu. Tas ir ļoti svarīgi. Jā, ir jāmeklē zināšanas, ja kaut kas dzīvē nesanāk, tad ir jāmeklē zināšanas, jāmeklē speciālisti. Ja ir iespējas pašam jāmeklē un jākļūst par speciālistu, tad katram savas misijas un uzdevumi, lai aizietu no sasistas sirds, lai tas nebūtu ilgi, lai nebūtu strīdi ģimenē, attiecībās, sapņi, nebūtu ilūzijas vai sapņi, lai nebūtu atkarības, lai ilūziju nebūtu, lai paši neizdomātu to, kā nav, lai skaidri dzirdētu, ko partneris saka. Un vai sakrīt vai nesakrīt tie mērķi, tās vērtības, ģimenes vērtības un kādi scenāriji bijuši dzimtā. Tad var saprast, ar kādām problēmām iespējams var saskarties.
Un kā var palīdzēt? Un arī talismani šajā gadījumā, piemēram, var palīdzēt pret negatīvu. Vēlme. Ir svarīgi vēlēties iegūt tās zināšanas, kur ir problēmas. Tas jau ir svarīgi. Nevis pateikt, ka tā ir tāda dzīve un viss. Lūk, jā, un te ir par maģisku ietekmi. Jo tā arī rodas tā maģija. Ja mēs nepievēršam uzmanību, vienkārši dzīvi dzīvojam, mēs tajā negatīvā tad ieslīgstam. Un no citu cilvēku, ja nepievēršam uzmanību, ja kāds ir nelabvēlis mums blakus, tas arī ietekmē mūsu dzīves. Kādiem cilvēkiem mēs dzīvojam blakus, ar ko mēs satiekamies. Jo mēs nezinām, ko viņi aiz muguras mājās runā par mums. Un tādā veidā tad mēs neredzam dāvanas, dzīves dāvanas, jo esam tādā bezizējas stāvoklī, nav enerģijas. Ja atrodamies negatīvu cilvēku lokā, nedrīkst apstāties, ka tāda dzīve ir jāmeklē izēja, lai to dzīvi radītu labāku, priecīgāku, lai justu mieru, apmierinājumu un drošības sajūtu, stabilitāti dzīvē. Lai skaidri saprastu, nebūtu ilūziju. Lai nebūtu vēsuma. Atrasties tādā lokā, cilvēku lokā, kur ir sirsnība, kur ir dzīvība, nevis sasalums, un arī pašiem būt sirsnīgiem, jo pirmais jau jāstrādā mums pašiem ar sevi, un tad ir jādod tā sirsnība, labestība uz ārpusi, lai mēs to spētu saņemt. Ja mēs sevi nemīlēsim un nekopsim un gaidīsim no citiem, tad mums tas nesanāks tā. Jo strādā tā dzīvē, ja mēs kopjam paši sevi, savu ģimeni. Un, ja ir partneris, tad kopjam attiecības ar partneri savstarpēji kopā. Un ejam uz savām cerībām, vēlmēm, sapņiem, ticību, kad visu iegūsim, sasniegsim un attālināsimies, nepielaidīsim nelabvēļus tik tuvu klāt. Tad sasniegsim tās savas vēlmes. Un prieku. Jo to prieku neviens neizjauks. Jūs to vairosiet. Ja attālināsiet nelabvēļus. Jo jūs kā magnētiņš un kā aplipināsiet citus cilvēkus ar savu labestību, ar savu pozitīvo enerģiju. Lūk. Ir arī enerģijas noplūdes jānovērš, jo nelabvēļi tā arī ir tāda maģiska ietekme. Ir jānovērš.
enerģijas noplūdes, aprunāšana vai arī uzmanība citā virzienā. Tās ir enerģijas noplūdes. Ja nodarbojamies ar to, kas mums nenes labvēlību, nenes enerģiju, ja, piemēram, arī skatāmies tādu informāciju, kas mūs neiedvesmo, bet vienkārši ir kā ziņkārība, tas nevienmēr ir labi. Labāk tad būt ar sevi vienatnē un pārdomāt, ko atpūtināt sevi, atpūsties no, lai rastu mieru sevi. Lūk, attīrīt, te sāls, var ierunāt, attīrīt. Viņš ir dziedniecisks daudzās jomās, gan no negatīva, gan arī, kad saslimstam, sāls nāk palīga. Lūk, ar to domu mēs pret negatīvu varam cīnīties. Ar darbību un domu savu. Mēs sevi varam pasargāt, tādēļ, kad mēs ieguldam enerģiju tajā priekš sevis, lai sevi darītu veselu. Lūk, tāpēc tā ir tās attīrīšanas, tādas pret maģiskām ietekmēm. Lūk. Te nav pilnīgi visiem cilvēkiem maģiskas ietekmes vai ne. Tas ir jāskatās, vai dzimtā ar to ir cilvēki saskārušies vai ne. Lūk. Tāds padoms šovakar no kārtīm. Līdz citai reizei.